šodienas tēmu es viņu pat mazliet paplašināju, kā redzat, Latvijas ģeoloģiskās attīstības vēsturi un ģeoloģisko uzbūvi, jo viena bez otras viņas nevar pastāvēt. Tas ir ļoti ciešā saistībā. Un mans uzdevums nav vienkārši, jo, ja mēs skatāmies Latvijas teritoriju, tad tā ir attīstīsies ļoti ilgu laiku, gūstot pieredzi un mainoties izpētes metodēm, laika griezumā varbūt tie cipari mazliet ir samazinājušies. Ja agrāk domāja, ka vecums ir pat vairāk kā 2,5 miljardi gadu, sākot ar arhaiku ēru, tad tagad domā, ka tomēr drusciņi jaunāk, tad varbūt pat labi. Mans uzdevums ir grūts tādā ziņā, ka man ir šie 2,5 miljardi gadu nedaudz mazāk. Nepilnas stundas laikā jādarbojas. Nu, kā man tas izdosies, skatīsimies kopā. Informācija par ģeoloģisku uzbūvi Latvijā veidojās dažādi. Izmantoja dažādas metodas. Viena no tādām bija urbuma līdz pamatlintājiem. Tie ir 207 sauszemē un 2 Baltijas jūrā. Tas īstenībā ir ļoti maz. Ja Latvija vairāk kā 64,000 kvadrātkilometri, kas ir 207 urbumi. Un šie 207 urbumi faktiski tika izdarīti tajā laikā, kad Latvija bija Padomju Savienības sastāvā un kad galvenā interese bija par naftu un vēl varbūt citiem strateģiskiem izrādījumiem. Un pēc šiem urbumiem un vēl dažas citas metodas izmantojot seismiskās, tika izveidoti ģeoloģiskie griezumi. Un tā kļuva skaidrs, ka ir pamatlintājs, pie tam viņš ir Latvijā dažādā dziļumā, kuru pārsēdz nogulmieži, kopumā ņemot mēs varam teikt, ka tā ir platforma sega, kur lielāko apjoma daļu, vairāk kā kilometru, protams, katrā vietā, veido saucamie pirmskvartāli nogulmieži, kurus mēdz arī devēt par pamatiežiem. Un pašā virspusē ir jaunāki nogulmi, kurus sauc par kvartāli nogulmiem. Un, ja reiz iesāku par kristāliskā pamatlintāju, tad es šeit nekavēšos ļoti sīkās detaļās. Bet galvenokārt to, ka uzbūve nav viendabīga. Patiesībā tas kristāliskais pamatlintājs, kas ir magmatiskie un metamorfie ieži sastāv, vai veido atsevišķus blokus, un te, ko es varētu pieminēt, kā burtiņu kurzemes plutons saucamais. Tur ir gan granīti, gan arī cita sastāva ieži. Ir mums arī plašs teritorijas, kur ir metamorfie ieži, un kopumā ņemot vecums, kā jau es pieminēju, ir ap 2 miljardiem gadu un mazāk. Bet tomēr viņi nav jaunāki par 0,6 miljardiem gadu. Es zinu, ka cilvēkiem nepatīk skatīties tabulas, bet tomēr es nevarēju bez viņas iztikt. Un gribēju vismaz pateikt un parādīt to, ka cilvēki paši ir izdomājuši kaut kādas sistēmas, sadalījuši, izveidojuši kaut kādus nosaukumus un pieņēmuši visā pasaulē. Un te es arī apakšā redzams, Latvijā vecākie ir ap 2 miljardiem, 1,7 miljardi proterozoja ērā, kristāliskie ieži, granīti un vēl citi. Un nogulmiežu veidošanās, protams, ka droši vien sākās ātrāk, bet nav jau saglabājušies. Ir saglabājušies tie, kur vecums ir aptuveni 600 miljonu gadu un līdz mūsdienām. Šeit neliels ieskats tektoniskajā kartē, kur ir redzams kristāliskais pamatlintājs. Un ko mēs te varam, galvenās lietas, ko varam saskatīt. Tumšā krāsa parāda to, arī apzīmējumos, ka šī daļa atrodas vistuvāk zemes virspusē tikai 382 metru dziļumā, un dienvidrietumdaļā 1916 metru dziļumā. Milzīgas atšķirības. Tad, ja mēs noņemtu nost nogulmiežu segu, tad iznāk, ka pēc dzīvojam kalnos. Un kāpēc ne? Ja mēs to izdarītu, piemēram, šeit, pie apes, smiltenes, tad tie ir milzīgas atšķirības. 700 metru.
lozums. Un ar sarkanām zobainām līnijām, kā jūs redzat, tie parādīti lielākie lūzumi kristāliskā pamatlītāji, kas ir apakšā. Varbūt, ka tās ir tās vietas, kur mēs mēģinām meklēt saistīt ar kaut kādām enerģiju. Ja, jums tas sanāk arī? Un ir arī atsevišķas teritorijas, kur ir veikta kopumā ņemot seismiskā rajonēšana, kur arī ir kaut kāda seismiskā aktivitāte. Lai gan tomēr mēs esam platforma teritorijā un nav raksturīgi zemestrīces. Ja kāda notiek, tad tas ir unikums. Tad, kad bija viena no pēdējām laikam, kad bija Kaliningradas apkārtnē kaut kāda zemestrīces un kad īgas atricināja, es vienkārši domāju, ka tramvajs brauc garām un neienāca prātā. Un tad tikai sapratu, bet tur jau tramvajs līdzi nav. Kas vēl ir saistībā ar kristālisko pamatlītāju, ir dzelzstrūdas atradums. Un magnētiska dzelzstrūda magnetīts, arī ilmenīts, te ir tādi daži laukumi, kur atzīmēt Staicels, Gārsenes tipa, Gārsenes apkārtnē, viņas pietiekami dziļi, bet magnētiski gan. Tātad varētu būt saistīts ar magnētiskām anomālijām. Atkal kaut kas varbūt mums notiek. Un man ir tomēr negribot arī jāparāda dažas paleogeogrāfiskās schēmas. Izsekojot zemes magnētiskiem poliem, izgalietot paleomagnetismu metodes, es nestāstīšu tīkāk par viņam šobrīd, ir sastādītas saucamās paleogeogrāfiskās schēmas, kurās parāda sauszemes daļu, kādreizēju sauszemes daļu izvietojumu. Un viena no tādām lielajām vienībām sāk kādreiz superkontinents. Un te ir tas superkontinents, kurš te nosauc par Rodīniju, kādreiz Protopangēja, arī šis nosaukums tiek lietots. Viņš iespējams izvietojās tās vienāds sauszemes masīvs, jau sākumā tātad vēl agrāk pirms 800 miljoniem gadu vēl senāk. Un Baltija, kā redzat, Baltijas kontinents bija. Mums pašam savs kontinents. Un tas atradās pie rekapkārtē laikā. Te šajā schēmā jūs redzat, tas lielais sauszemes masīvs ir sācis jau sašķīst sadalīties atsevišķās detaļās, un Latvijā pirms 800 miljoniem gadu bijuši kontinentāli apstākļi, pat vēl vairāk laikā no 1,5 miljardiem līdz 0,6 miljardiem šajā laikā kontinentāli apstākļi. Un vēl ko gribētos piezīmēt, ka vulkāni izvietoja bijuši pirms miljardu gadu vulkānisms, un par to liecina tādi ieži kā kvarts porfīri. Mēs vēlāk arī redzēsim, kā viņi izskatās pie Pāvilostas, tur ir bijuši vulkāni. Un lavas sekas rietumu kurzemē veidojās arī mazliet vēlāk. Šeit arī viena no paleogeogrāfiskās schēmām te ir Latvijas kontinenta redzama, te Baltijas kontinentā. Un tā mēs izskatāsim visu laiku, kā Latvija paliek. Tad sāka veidoties nogulumi ieži pirms 600 miljoniem gadu. Lai gan raksta, ka, lai mēs arī redzam šeit kontinentāli apstākļi, es pat varētu nepiekrist. Jo nogulumos ir atrast pieslinoši māli, alerolīti, kas liecina tomēr par ūdeni. Es tikai gribu pasvītrot to, ka daudzi neskatīja. Neiet kopā tās domas ar dažiem, tā teikt, pierādījumiem. Ja? Tālāk, Kembrija periods, ar to, kas ir plaši izplatīti Kembrija nogulumi, tajā smilšakmeņi, raksturīgi, tādi ļoti poraini, un tādēļ, ka viņi poraini, arī satura naftu, ir iespējas, kur ir būt. Tad ir tādi lokāli pacēlumi, kur iespējams arī ierīkot gāzes, tātad mēs zinām, ka tādas mums ir. Netiek ārā tā gāze, jo kaut kas no viespuses noslēdz, mēs apskatīsimies, kas pie tādi ir. Vēl bagāti ir šie nogulumi ar termāliem ūdeņiem, bromu saturošie ūdeņi, un maksimālā koncentrācija ir par 570 mg uz litru. Rūpnieciskās nozīmes, kas ir. Viņi ir lielā dziļumā, līdz pat 1800 metriem. Ja? Un schēmā mēs redzam, ka šajā
tas ir vairāk starp 540 un 480 miljoniem gadu. Latvija ir atradusies zem ūdens pašā mūsu šobrīd. Sauszemes teritorija vai zem ūdens jūras apstākļos. Un te mēs redzam vairākās vietās, ja tie melnie plankumi ir tās struktūras, kur gāze varētu glabāt. Un Inču kalnu, to jau mēs pazīstam, un nākošā, par kuru runā, ir pies lagūnas, Dobeles struktūra, kas ir apmēram 4 reizes lielāka. 10 miljardi kubikmetru varētu sākt noteikt. To vairāk par 16 miljardi kuldīgs atvērt. Un šeit atkal nākošais periods, Ordoviks. Un man gribējās, lai mēs redzam, kur tad atkal atradās Baltijas kontinents. Šī ir Ziemeļamerika, Sibīrija, tā ir tā Sibīrija, punkts meteorīts. Un Baltija, redzat, ir pabraukusi vēl vairākus. Šajā laikā Latvijas teritorijā atradās zem ūdens, tur bija gan sekūdens, gan dziļūdens jūras. Un šie noglūmumi sastopami Valmieras apkārtnē, Valmieras loknā Valmija pacēlumā un veido ķekmeņi, rakstīgi, tos jūs pazīstat. Un vēl es tā īpaši gribēju atzīmēt, ir tāds argilīts slāneņi. Pie mums viņš lielā dziļumā tomēr ir, ja, un varētu viņus neņemt vērā, bet kāpēc viņiem īpaši? Viņiem Igauni lepojās ar argilītiem. Jo tur ir urāna rūda, un urāns atrodas ar diktoniem slāniem. Un Igauni saka, Padomju Savienība no mūsu urāna mums taisīja pirmo atombumbu. Nu, tas ir slikti. Mums arī viņš tikai lielā dziļumā. Un tā kā šie noglūmi galvenokārt ir ķekmeņi medeļi tādi, kas ir diezgan kompatiblīvi, viņi nelaiž cauri, iesprostot to naftu. Tas ir apakšā Embrija noglūmos un netiek arī tādu gāzi ārā. Un tāpēc viņš ir kā sprosts slānis. Un Ordoviku slāņkopē uzguļ tāda pats slāņkopa, Silūras, Akošā, apstākļi līdzīgi, arī jūra. Un dominējošie pētķekmeņi arī tad ļoti līdzīgi, ja. Un redzam, ka pamazām Baltija sāk pārvietoties atkal, un faktiski Silūra periodā izveidojās jauns kontinents, Eiroamerika. Tur ir plaši kalni. Jā, Eiroamerika atkal sveicināts ko? Amerikāņi. Skandināvijas kalni, jā, ar Grenlandi sadūrās, Austrum Grenlandi, Apalači, ar Lielbritāniju un Īriju. Mēs bijām kopā. Nevajadzēja uz Īriju braukt ar lidmašīnu. Un tālāk par Devona periodu. Ja vispār mēs runājam par šiem periodiem pa laikiem, tad aptuveni tā var rēķināt ap 50 miljoniem gadu katrs no periodiem ilgi. Un noglūmu biezums bija ļoti atšķirīgs. Kāpēc par Devonu vajadzētu vairāk runāt? Tāpēc, ka Devons ir ļoti izplatīts. Un Devonu noglūmus mēs varam redzēt arī virspusē daudzās vietās. Un aptuveni 50 miljonu gadu ilgā laikā uzkrājas 815 metru tiesas slānis. Maksimālais 815, tas ir ļoti daudz. Un te ir viena no paleogeogrāfiskām rekonstrukcijām, ko mums pašlaik ir veidojuši. Tātad te var redzēt Baltijas jūras kontūru. Tad redzams, kur Latvija aptuveni varēja būt. Tur bija jūras apstākļi. Ja? Un te ir iezīmēts palieros traumas, ko mēs varam skatīt un mērīt. Un tas bija Devona laikā, Eiroamerikas kontinents, un mēs uz tādas sēkļi vien bijām tajā laikā. Piedodiet, ka tā skēma varbūt nav tik sevišķi pārskatām, bet galvenais, ko es gribēju parādīt, ka Devona perioda laikā uzkrājās ļoti liela daudzveidība. Tie bija stilšakmeņi, kas ir zeltainajā krāsā, dolomīti, zilganā, un tā īpaši izlec ārā te mazliet tā rozā krāsa, ģipšakmeņi. Galvenkārt ģipši tie ir Salaspils svītā, saucamajā, ja, un redzam, Devons vēl tiek laiks apakšējies, vidējais augšējies. Tātad augšējā Devona, tas ir vēl Devona, tiksim arī tā. Un ir šie ģipšakmeņi, kas sekojās jūrās.
Un vēl devona nogulumi ir svarīgi, vismaz atsevišķi slāņi ir nozīmīgi, ka tur ir dzermais ūdens, varbūt arī minerāli. Ieskats ģeoloģiskā kartē, redzat, viņi ļoti rāja, bet dominējošais ir brūnie turņi, un devona krāsa ir brūnā krāsa. Tāds standārta pieņēmums atzīmējums ir, ka brūnajā krāsā mēs parādām devonu, un jo tumšāka krāsa, jo intensīvāk, jo senāk. Tā mēs varam redzēt, ka senāki ieži, kas ir tieši zem jaunākiem zem pārtām nogulumiem zem kājām, apakšā, kurus mēs varēsim virsmā sastapt. Tātad šeit ir tie senākie. Latvijas ziemeļdaļā vēl samērā sen ir Daugavpils atkārtne. Tā vidusdaļa tā ir jaunāka. Jo vēršams ir jaunāks. Visjaunākie nogulumieši, kas ir saglabājušies, tie ir Latvijas dienvidrietumos. Un, kā jau minēju, daudzās vietās ir atsegumi. Dažkārt slēnkopām tiek dot tāda nosaukumā svīta. Es esmu pieraduši, ka galvenā Karolīna var būt svīta, bet tieši, piemēram, šajā gadījumā mēs redzam, tas ir pie ēdļu klintīm. Tās mēs redzam Gaujas kreisajā krastā pie cēsīm, un tā ir tā saucamā Gaujas svīta. Gaujas svītas. Katru no šīm svītām raksturo, vai var atpazīt, nevis vienkārši pēc krāsas, mēs varam kļūdīties, bet pēc organismiem, kas tā laikā ir dzīvojuši. Devons slavens ir ar savām bruņazīm, un Gaujas svītā ir kaut kāda raksturīga sula, visbiežāk asterlepis var nākt svešu nosaukums, bet tā viņi var atpazīt. Te arī Gaujas svīta. Zvārds ir pazīstams, vai ne? Šī ir senāka. Tā ir apakšā. Burkēp svīta, bet viņi parādās vairāk Latvijas zemnieks, kur jau mēs redzējām, tie senāki. Jūras krastā viņi pārskalāto materiālu, kas tur ir. Un ūdens ir labs šķirotājs. Ūdens sašķiro smiltis. Dažreiz jūs teikt, ka tās ir netīras smiltis, bet redzēt, cik violetas skaistas. Paņemiet, uzberiet uz baltas lapas, pielieciet magnetu, melnie visi izlieks laukā, paliec tik, ka tas ārti, dārgi, viņi paliec pusdārgi, viņi precīzāk. Granāti. Jā, tas ir smago minerālu koncentrēts. Viņš mēdz būt arī tumšākā krāsā, bet granātu nav, kad ir citi. Vēl. Te tādā duplānā Gaujas svītas nošana, mēs redzam, mēdz būt šādās kontaktos arī bruņazīvu kaula, bruņazīvu atliekums. Nevajag jūs trūpināt visu vēl vienu grāmā, bet viņas ir un pašas izbirstā. Dolomīti ir raksturīgi izplatīti, daudz viet arī ir karjeri. Un viens no skaistākiem atsegumiem kalpojuši strauji, apakšās nošakmeņi, tie jūs redzat, nošakmeņas ir palērākās. Tas nozīmē, ka tur nav dzelzopsīti, vai katrā ziņā viņi ir daudz mazāk. Ir kādi citi cementējošie, kas saka, tas vārds ir graudiņas, nošakmeņas kopā pārsats, dolomīti, ogas svīti un stīpienas svīti, tāds kontakts redzams. Vienmēr to var redzēt tā. Un šeit ir tie īpašakmeņi, par kuriem es minēju sauc par svīta. Šķiet skaisti. Dažreiz mēdz būt balti, rozā. Es pat dažreiz studentiem saku, kā sieviešu apakšā, ka tā rozā špicīti mēdz būt. Ir balti rozā. Vēl māli, un droši vien, ka ļoti pazīstam, ir lodes māli. Lodes karjeras. Netāl no cēsīs, tad cēsīs valmēr, jā. Šie gan nav lodas, tie ir citi, bet, mēdz būt arī šādi violeta krāsā, un diezgan ļoti nogulumi daudzveidīgi. Vēl kas, varbūt ne visiem ir zināms, devoni ieži arī dažkārt ir pārdzīvojuši kaut kādus satricinājumus, un Dobels atkārtnē, tur, kur Sesavas upe pietiek Vērzē, tur kādreiz ir nogāzies viens meteorīts. Un to sauc par Dobels astroplēmu. To nejauši atrada, protams, veicot ģeoloģiskos uzbūrums uzdūrās. Un
Te jūs redzat šķērsgriezumu, dziļums ir apmēram 800 metru. Tātad ietriecies iekšā līdz 800 metru, redzēt kā deformēti ieži. Un kas liecina, ka tas ir meteorīts divs? Ja met, tad ir atbildes reakcija elastība zemīgi, vai ne? Un redzēt, elastības dēļ šie senie ieži ir uzrauti augšā. Ir naglas svītas dolomīti uzrauti pilnīgi virspusē. Atbildes reakcija. Un, protams, apkārt vajadzēja būt valniem. Bet valniem nav tāpēc, ka jau nākošie procesi, kas norisinās pēc tam, ledā darbība tie nolīdzina to valnu virspusē, tas tā neparādās. Un diezgan paliels diametrs ar 4 kilometriem. Līdzīgs pēc izmēriem ir Hiuma sala Igaunijā. Ja nebūtu tāda meteorīta viņiem, tad viņiem nebūtu dzerama ūdens. Tātad ir pārnes. Tālāk, karbona perioda pēc Devonijas sekuri. Šie nogulumi Latvijā maz izplatīti. Un arī šajā schēmā parādās, ka tieši tā kā mēs šodien arī jūs redzam, Latvijas dienvidu rietumos vairāk. Tur ir pārsvarā smilšakmeņi, bet vēl vēlais karbons ir nozīmīgs ar to, ka notika superkontinentu Pangejas izveidošanās. Eiroamerika sadūrās ar Londonu un izveidojās, noteikti esat dzirdējuši Rūdu kalnus, Čehu masīvu. Hercīgi no Eiropas, Eiropas kalni, centrāla Eiropa, jau no Rietuma Eiropas līdz centrāla Eiropai un tālāk turpināt līdz Urāliem un vēl līdz Ohotskas jūrai un tā ciet, ja? Nozīmīgs periods. No šai gadījumā, kad mēs redzam vēlāk karbonā, te parādās Latvijas sauszemes apstākļus. Nevar visām schēmām ticēt, ejam tālāk. Par permperiodu. Permperiods šeit atkal parādās, ka ir jūras apstākļi tomēr. Un Latvijas teritorijā sastopam permaiķekmeņi, arī māli, vairāk aiķekmeņi, kas tiešām ļoti nozīmīgi. Atsegumi arī ir atsevišķās vietās, un viņiem arī liela praktiski nozīme. Un te ir redzam aiķekmeņs iegūlu Gūmu Kairā. Tas ir netālu no salas, kuras ir pusi. Un te vēl redzams, ka darbojās vienīgais soļošais ekskavātors, kurš vairs nedarbojās. Viņš ir noņemts, uzskata, ka tādu monstru vairāk nevajag. Tas bija vienīgais Latvijā. 736 tonnas masa un kausā viņam bija 10 kubikmetru tilpums. Igauniem ir lielās, viņiem 2500 tonnas var arī stāv vienkārši tāds. Un rūsē. Tālāk, Trias nogulumi arī Latvijas dienvidu rietumos. Šeit, šajās schēmās parādās Rītā sauszeme, es tam neticu. Jo atkal parādās Latvijā ir sastopama māli, ļoti nozīmīgi, tieši smektīta māli. Krāsas gan mēs būtu dažādas. Es zinu, ka dziedniecībā izmanto tur, citi saka, man tur zilais māls, citi zaļais, pelēks, jā, šie varbūt sārti, violeti, bet, svarīgs ir tas ķīmiskais sastāvs īstenībā. Tad viņi sastāv, te ir tās minerāls smektīts. Jūs zināt tādu medicīnisku preparātu kā smekta? Māli vien ir. Kāpēc jūs tā vērēt? Smektīts ir tas, kas kā sorbens tiek izmantots. Viņa attīrīšanas iekārtās izmanto, un tas arī mūsu organismā ir normāli. Vēlāk, jūras periodu nogulumi arī mēs varam redzēt, ka jūra ienāk, tiek diskutēts, vai bija sauszemes apstākļi, varbūt tur bija kaut kāds upju deltas, vai tikai Latvijā. Bet, tomēr kaut kas no jūras perioda mums ir smiltis, un man patīk tas, ka ir tumšs to melna māla. Tas neparasts melna māla. Melna tāpēc, ka tur viņi ir olbjāņi. Viņi to organisko materiālu satura brūnu.
praktiskās nozīmes nekādas viņām nav. Viņas pārāk zemļainas un pārāk maz. Viņas ir, esam teikt, mums ir. Leipīžas, loša krastos, šķērveļi, tātad Latvijas dienu rietumos. Un te mēs redzam zoslēm grāks 14 metrus augsts, viņš ir vispār, šeit tikai fragments ar baltās kvartas smiltis. Kvartas saturs ir gan 300%, 99,9%. Ja? Un vēl, tad bez runotēm mums ir jāredz, un arī nav nemāli ir. Šai kompozīcijā vai šai attēlā mēs redzam, ka te ir gan baltās kvartas smiltiņas, gan melni, gan brunolis un melni māli. Tie gan drusku sajaucies ir, jo kā panelē mums pārvirzies ledājs, tas ir kaut ko norāds, kaut ko apgriezis otrādi, un brīžiem nosaprast, ka tā tad viņiem tie slaņiem ir jābūt. Interesanti pārakmeņojumi vai organikas arhitekts arī sastopam. Un ir šeit, piemēram, šeit tāda rīteņa, amonīti saucamie, tas ir apstrīdīgi. Jo tas viņi tā bieži neprātājas, viņi patiešām ir jāmeklē. Un tā kā tā ir ierobeža zona, kāds vēl slikti kaut ko padomās, ko jūs te meklējat. Tagad kopumā par visiem pamatiežiem stāv. Ar jūras noplūdiem mums pamatieži Latvijā beidzās. Kaut gan laika ziņā vēl vajadzētu turpināties, jo pēc tam seko paleogēns, geogēns, mums šo noplūdu nav. Pārvirzījās ledāji, vairākas reizes aplūdams, kas ir kaut ko novadījis. Vidēji pat līdz 75 metriem viens aplūdams novadījis. Tā kaut kas ir pazudis. Bet es gribēju redzēt, gribēju jums parādīt, lai mēs kopskatā apskatāmies, kur ir izplatīti smilšakmeņi, vairāk smilšaini ieži, un kur ir tie karbonāti, jo dolomīti, viņi ir tā kā redz, pasargāja teritoriju no tās novārīšanas. Un bieži vien šīs te robežas mēs redzam reliefā, kā pacēm, kā kāpes. Starp Cēsīm un Valmieru, tur arī var redzēt to kāpu. No Gaujas ielējas, piemēram, pie Cēsīm uz ziemeļiem, tā nobraucam lejā, tā visi tā dolomīti vairāk nebūs. Tikai snoši. Vēl tagad kopskatā par visiem pamatiežiem. Gribēju pateikt, ka mums ir pazemes ūdeņi, pie tā vairāk pazemes ūdeņi horizontu kompleksi. Un daudzi horizonti, tā skatāmies, ja? Katrs kompleks apvieno kaut kāds horizonts pēc skaita. Tad tas, ko es pieminēju, ir sāļūdeņi Henrijā, braunasaturošie, un te ir pārstošās laika orbitīvi silvora kaitēļi, kas nelaiž cauri, tad neļauj viņiem iznākt vispusē. Tāpēc jau tādas draņķības arī olēnē būpē zemē. Es redzēju, ka tur sūknē 1200 metru dziļumās mums to darīja. Un tad sāļūdeņi, atkal necaurlaidīgais slānis, un vēl citi. Tāds nozīmīgākais pazemes ūdeņu, dzeramā ūdeņa horizons ir Gaujas svīdas smilšakmeņi, kas ir visplašāk izmantots. Diemžēl viņi dzelžnē, bet tā jau nav lielākā. Šeit tad ir pamatiežu virsma, ja mēs noņemam tos jaunākus nolūkus nost. Tad izskatās, ka daudz neatšķirās no mūsdienu reliefu. Jo, piemēram, tur, kur te ir rakstīts vidzemes pacels, tur ir vidzemes augstieni, vai ne? Te, kur ir austrum kurzemes pacels, austrum kursas augstieni. Tātad kopumā ņemot, pamatiežu virsmas reliefs sakrīt aptuveni ar mūsdienu reliefu virsmu. Tad sākās kvartāla aplidojums. Un, Latviju mēs varam šeit ieraudzīt schēmā. Tāds balts līvos virsū, tas ir pēdējais aplidojums. Bet ir bijuši tātad pats jaunākais, ja? Bet ir bijuši aplidojumi, kas vēl tālāk uz dienvidiem aizsniedzās. Un tas nozīmē, ka samērā īsā laikā bija dabā daudz, kam jāpārstrukturējas. Bija taču augsts, tad tundra tā zaļā pelēkāji. Tātad mums ir bijuši ledāji, pēc tam tundra, un tad pamazām kaut kas arvien siltumvīlošāks ir ienācis.
protams, kad mums būs tropi, tik ātri nebūs. Ir bijuši pat labāk vēl tā domā, ka Latvijas teritorijā arī bijuši vismaz 4 apledojumi. Latgales, Lietīžas, Kurzemes un Latvijas, ko Rietumu Eiropas sauc par Vislas apledojumu. Nu, par to var arī diskutēt. Bija vai nebija, jo ir šaubas. Kas liecina par to, ka varēja būt vairāk apledojumi? Šeit ir Prizēnas augstienes aizgriezums, un šīs sarkanīgi brūni ar toņu apakšēji. Viena ledaina noguluma, slāņa kopa, otra, un te nākošā vēl vienā krāsā. Tātad 3 atšķirīgas krāsas. Ja? Tas parāda, ka ir iespējams atšķirīgi laiku, atšķirīgi apledojumi nogulumi, bet krāsām arī nedrīkst ticēt. Krāsa ir slikts kritērijs. Nu, es skatos uz visu ar šaubu. Vai tas labi vai slikti? Domājiet jūs paši. Tātad mums teritorija ir skāruši vairāk apledojumi, kas atstāja nogulumu segu. Un nogulumu sega ir ļoti nevienāda. Vislielākais ir Vidzemes augstienē, Latgales un Augstzemes, arī Alūksnes augstienē. Rietumu Latvijas augstienēs ir mazāk, un vēl mazāks ir Zemienes. Kāpēc? Un, ir doma tāda, ko izvirzīja mans kolēģis un skolotājs, profesors Avoltiņš, ka tā daļa, kas atradās Latvijas rietumos, tātad austrumpuses, ziemeļpuses, rietumpuses augstienes, pēdējā apledojuma laikā atradās tur, kur jau bija segledāja airoga nogāze. Slīdums, tā kā ledāja nāca tā kā no jumta, ar lielu ātrumu, vairāk novārdīja nekā uzkrāja. Savukārt, Vidzemes augstiene, Latgales, arī Alūksnes augstiene šeit, turpinās Hāņa un Otepe, kas Igauņos. Tur ledāja segledājas jau bija mazāks. Tātad tajā malā, ja perifērijā vairāk atradās, ledāja biezums mazāks, enerģija mazāk, tātad viņš nevar tik daudz novārdīt, vairāk uzkrāja, akumulēt. Tāpēc noguluma biezums ir Vidzemes augstienē pat līdz 200 trimetriem. Tāpat laikā austrumpuses augstienē 10, 20, dažās vietas vairāk. Te ir schematiski parādīts 2 schēmās, kā tās ledāja plūsmas ir gājušas, un varbūt šī labā parāda, tagadējo Rīgas līgas, arī ir virzīsies mēli, ledāja mēli. Un tās mēles ir apliekušas paaugstinājumus, tas pacēlums uz šķēršus, uz ledājiem priekšā. Tāpat kā ūdeni tā krīt. Un ko ledāja radīt? Varēja tādi nogulumi, tāds sajaukums no mālēnām daļiņām līdz laupamiņiem. Viss kaut kas. Jo ledājs, ja viņš ir 2,5 km biezs, tad viņš var aizstumt jebkuru, pat autobusu. Tie pagaidām Morēnā nav atrasti. Un šeit atkal jāredz mālēnās daļiņas, poļi, varbūt ļoti lielu laukakmeņi. Morēna dažādās krāsās, virspusē šeit, te vēl kaut kas cits pelēks ierauc iekšā, te vēl. Un enerģija liela, kad tiek sašķelta laukakmeņi. Un redzams, slāņi ir pavisam slīdi, satrokot, sadeformēti. Un šeit kaut kas tāds siltām pelēks. Tas ir vispār no pamatnes un pamatiešiem atrauts. Atrauteļu bloki. Tāpēc jau arī mēs atrodam šeit no Skandināvijas atnestos laukakmeņus, ko sauc par eratiskiem, nevis erotiskiem, bet eratiskiem laukakmeņiem. Un te viens no tādiem tiešām unikāliem atrauteņiem ģipšakmens. Rotācijas ir unikās sarūvēts. Atrauts pārvietos apmēram 2,5–3 km uz rietumiem un par 100 metriem augstāk uzcelts. Kādu spēku tur var to izdarīt? Laukakmeņu virsma, redzat, cik skaisti. Nopulēta, izlogota. Ja tās izmēr, tas ir no kurienes nāc. Un vēl šajā attēlā ir parādīti tā saucamie vadakmeņi. Vadakmeņi ir tad, mēs varam saukt par vadakmeņi tikai tad, ja mēs zinām, no kurienes cilmas vieta. Un, piemēram, šeit ar violetu krāsu, aburtiņš ir
Ālandu ieži no Ālandu salām. Un tie stāvi parāda tās teritorijas, kur Latvijā ir atrast tie Ālandu ieži. Tātad pēc šiem te atrastiem laukakmeņiem, ja mēs viņus atpazīstam, mēs varam pateikt, no kurienes viņi ir nākuši, kādos virzienos ledāja plūsmas ir gājušas. Un šeit apzināti es ieliku vienu sarkanu punktu, varbūt zināt tādu lietu kā pogaļi. Nu, par pogaļiem arī tur visādi strīdi, no kurienes tad ko ir nesis. Nu, tagad jūs redzat. No kurienes ir nesis? Arī no Ālandiem, arī no Ālandu salām. Arī šeit ir tas zaļākais, te arī turpat vairs kā jau. Dienvidu Somijas, no Baltijas jūras gultnes, jā. Nu, lūk, te viens no Ālandu iežiem. Raksturīgā sarkanā krāsa, tāds siltens kvarts. Rapatīvi granīti. Šis nav no Ālandiem. Tikai tā mīļotā, protams, tāda ieži. Kā var apliecināt to? Varbūt no otras pasaules nav atrast akmeņi. Kā jūs to pierādat? Par ko jūs tikai zināt? Nu, kur tie varakmeņi. Kā jūs varat pateikt, ka no tā ir vienīgā vieta, kur tāda akmeņi ir? Jā, tās teritorijas taču nepēta tikai, ne jau mēs paši pētam latvieši, ja? Pēta dažādās vietās ģeologi. Un ir, ja jau kristālais pamatlinās virsmas, tad skaidri mēs varam pateikt, tas ir tas, salīdzina mineraloģisko sastāvu, tieši mineraloģisko sastāvu, kristālo formas, nu vēl arī dažkārt ķīmiskās analīzes tiek veikts. Tātad tie akmeņi ir tikai tādā vietā, es vēlreiz atkārtoju. Tādu pašu struktūrālu, ķīmisku un tā tālāk. Jā. Tas ir par kādu laiku? Es atvainojos, varbūt es pabeigšu citādāk, es baidos, ka neiekļūšos laikā, varbūt diskusijas pēc tam. Bet to laiku Jā. Te vēl viens no varakmeņiem, tas ir tas Ragmāņu porfirīts, ja Tammelas uralīta porfirīts, kas ir no Dienvidu Somijas. Tas arī tur te pokaļu apkārtnē, un teiksim, Rīgu viņi sastopam ir. Un vēl ko izdarīja ledājs. Faktiski tas reliefs, kas Latvijā ir, to izveidoja beigās pēdējais atklājums, tieši pēdējais atklājums. Un ko tad mēs varam tādu raksturīgu kopīgi iezīmi redzēt? Ir tas, ka zemienēs, piemēram šeit, Ziemeļvidzemes vai tālāk zemienē, ir tāda iegrenoja drumlina, burtnieka drumlina lauks. Austrumlatvijas zemienē atkal ir iegrenoja. Ko tas parāda? Tas parāda, ka ledāja plūsmā bija lielāks ātrums. Un tā linearitāte parādās. Augstienēs, kad ledāja plūsmā bija jāapliec no visām pusēm šķērslis. Tur vairāk ir paugurainās formas, tātad paugurainais reliefs, jo ledājas plūsmas no dažādām pusēm, un tad materiāli kaut kur jāspiežas. Viņš nevar iespiežties zemē, ieliks zemē, viņš ceļās uz augšu. Kā izskatījās apmēram schematiski, ledus laika beigās. Augstienes pirmās atdarījumies no ledus sevis. Jo par pazeminājumu ledus plūsmas vēl pārveidojas. Un tad sākās kušana. Kad sākās kušana, izveidojās ledus kušanas ūdeņu nogulumi. Tā morēna, mālēna, tā tika pārskot. Mālēnās daļas visas pirmās izklājā. Varbūt jā, kas palika? Kas palika? Smilts, oļi, grants, laukakmeņi. Arī kā šeit. Un sezonas taču arī mainījās. Ziema un vasara bija arī tad. Kušana vai nenotika vai nenotika. Un ūdeņi bija vairāk vai mazāk tāpēc. Vietā, kad bija smagāks materiāls, tā strāva bija lētā. Un, ja graudainais materiāls, tad straumas spēcīgs, tas smalkāk aiznes, rupjākais palika. Ja sajauks materiāls, tad sagādās ļoti daudz materiāla un ūdens bija maz, viņš nespēja izšķirot. Šeit arī smučainais materiāls. Veidojos deltas. Ļoti interesanta forma. Jūs teikt kaut kāda vēl nāca? No, jā. Ir tā saucamās Latviju karsta ieplākas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ledus laika beigās ledāja kušanas ūdeņu nogulumos bija aprēk ledus blāki. Un tad, kad viņi izpusa, tad vienkārši tā teritorija tā visam iegāzās. Un tas pie Kamperkalna. Kamperkalna apkārt ir ļoti daudz višā. Un vēl ledāja kušanas ūdeņu plūsmas kaut kur satecēja, kaut kur bija jāsatecēja. Satecēja vasarums. Un ar šīm te
ar šiem vajadīgiem zīmējiem, zemgals basēns, protobasēns, Daudzevs protobasēns, parādīts Nīnas gals. Tātad tie pazeminājumi, kur uzkrājās ledus pušāts ūdeņi, un beigās tie arī Baltijas ledus ezera tumšā līnija, šis Baltijas ledus ezers arī. Un šajos basēnos, tur jau ūdens kustība tāda nebija. Tur uzkrājās māli. Lūk, tie atkal. Viens no piemēriem. Pats Lokšķu māla varēja uzkrāpties mālu biezums, kā kurā vietā tas ir pats sasniedz 25 metrus. Un tas te ir netālu no sāles, netālu no brocēm. Redziet, kāds kārtujums ir. Un kāpēc tāds ir? Ir tas saucamās vārais. Varam saskaitīt un izzināt, cik gadu ilgā laikā tas viss ir noticis. Un ir tā, šī te trešākā vārtiņa, slāņkopīgi visi uzkrājās vasarā, dīķi jāpus un sapuldas traumiņas sanes materiāli iekšā, un smalgraudainais, stumšākais ziemā, dīķi bija aizsāks. Tad uzkrājās tikai tas, kas tur te dīķi bija, un kas netika iemests. Un saskaitām kopā tas slāņkopības un zinām, cik gadu to arī dara. Un vēl interesanti, piemēram, Vitenes augstienē ļoti izplatīti ir tāda platana virs smalpauri, kas loncien arī sauc. Kā parasti auguri, bet dažos gadījumos tiem auguriem, saucamiem morējiem auguriem, virspusē mālu sega. Un tas veidojās tā, ka daži auguru virsotnes, dažas pirmās atsēstas saulītē, sakarst vairāk, un tad, kad tā virskā, tumšā virskārs sakarst, sāk uzslēdus. Iedomājieties, ka viņš ir apšējies atariņš. Ja? Visi riņķīgi ledus krasti. Un intensīvi lušana notiek. Un uzkrājās tur māli, tad tas dziļums ir kaut kā 15 metri, bet tā viļņošanās netraucēja, ja? Un dīķis paplašinājās, un ūdens pamazām sēdās lejā. Un tātad, kamēr bija tie ledus krasti, un tur varēja uzkrāties māli, tad veidojas tā sega, kas izlīdzināja to virsmu, un tad, kad ledus pilnībā izpusa, kas ar ūdeni noticēja. Un tie arī teiks, ezeri nolaidās no debesīm. Ledus laikmeta beigās, kā jau pieminēja, bija Baltijas ledus ezers, tas ir vēl noslēdzoties etaps apledojumā, pirms 11,7 tūkstošiem gadu. Daži raksti pirms 10 tūkstoši gadiem beidzās, bet viena lieta, ja mēs runājam par kalendāriem gadiem, un otra lieta, kad ir par C14, tad ir radiktīvi logotā gadiem, tie nesakrīt. Atšķirība ir gandrīz 2000 gadu, kā jūs redz. Un kas tajā laikā bija? Drievātas, tundri, šādas te skaistas puķītes bija. Tundru mērzi. Tundri. Vēlāk, sekoja Joltijas jūra, tad jau ieviesās Bērzu un Biežu meži, sekoja Ancils ezers, vai Treins jūra, ko bieži vien sauc arī par klimatisko optimumu, atlantiskais laika periods, silts mitrs, tad skāblaži, lastas izplatījās, klāpāt vairāk, ja? Un ledus laikmeta. Tad, kad beidzās ledus laikmets, iestājās laiks, ko mēs saucam par ledus laikmetu, holocēnu, tad arī sāk veidoties pūdras uzkrāšanas. Un te mēs redzam laukums, kur pūdra Latvijā ir uzkrājusies. Gandrīz 10%. Interesanti arī, piemēram, šeit pūdras ķērgriezums. Tāds kupols, vai ne? Interesanti. Kā tas notiek? Aizauga ezers, tevi saprapels, ezernoguluma. Pēc tam uzkrājās zāļu pūdra un beigās suluma pūdra. Un visoptimālākie apstākļi pūdras uzkrāšanās un spagni sulumas augšana ir tieši purva centrā. Vairāk izaug, vairāk arī atliek, kas uzkrājas. Un tā rezultātā purva centrs ir pa 5-7 metriem augstāks nekā malas. Un, piemēram, gribat aizbraukt uz Līvbēžas pagasta augstāko punktu, ejiet Haigu purvā, 8,8 metri, cik tur ir zemāks. Jā. Un tā kā pūdra ir
piesātināta ar ūdeni, 87,87 līdz 94% ūdens, ūdeni plūst no centra uz malām. Un tad tāds paši regulējušas mehānisms, bezgalīgi viņš nevar. Tā paceļās, tā pats sevi spiež un noplūst uz malām. Veidojies apači, ūdeni pārpīs, redzēt, kas notiek, apači un ezeri. Tātad, jā, ejat pa poru un tur ir tās lieknes, tur ir ieliecības, un tur neejat labāk. Jo tur tā ūdeni varbūt apgrēsies, jo pārlīsus. Un pārlīsus varbūt līdz apakšā tāda visā ūdens biezumā gandrīz. Piemēram, šeit mēs ar studentiem kopā gājām, pēc pamēģi 6 metri. Mīlestības salīdz skaisti. Tā lieta ir bīstama. Vēl ledus laikmetā, pēc ledus laikmetā daudziem no kaļķēniem ūdeņiem, pazemes ūdeņiem, viņiem izplūstot virspusē, notiek saskaršanās ar atmosfēras gaisu un uzkrājās saldūdens kaļķieži, avotkaļķieži, piemēram, un aplūdušais daudz stāvokļus tā uzziņā, un te ir raunas stāvokļus. Nu, visbeidzot, kopskats. Kā tad ir pie mūsu jaunākajiem kvartāru noglumiem, redzam, ka brūnā krāsa dominē, tā ir morēna. Nākošais ir zilā krāsa, kur ir ledai gūšanas ūdeņa baseņa noglumi, māla ar protietienā smilts. Nu, daži iet vēl arī citi, ko jūs jau tikko redzējāt, purvu noglumu un tāpēc. Paldies! Kur to visu var dabūt nopirkt literārā veidā? Es nezinu. Tu uzskaties, kāpēc jūs neesat tā nodrukājis to visu? Šita pat varēja stāvēt maz brošūra. Mēs arī šaubās, viņš pats varēja saka, viņš šaubās. Es arī par šaubām. Jo runā par vienu, bet rakstīt citu. Par šaubām uzrakstīt, ka mēs esam vienvarsīgi. Nu, tad tā būs kodurus. Jā, par tiem granītiem, jā? Jā, pēdējais ledus laikmets. Mikrofonu var? Pēdējo ledus laikmetu. Pēdējā ledus laikmetu, tur pa dažiem gadiem var būt tāds šaubas, bet laiks, kad viņš sākās pirms 110–116 tūkstošiem gadu. Un sākās ar saucamo vēl bezledus periodu, noteikti laikam jāpiet, lai viņš nonāk līdz vēl kādai teritorijai, ja? Bet savu maksimālo izplatību sasniedza laikā pirms 22,000 gadu. Jā, un tā kāpšanās īstenībā ļoti strauji. Un par katru no šiem ledus laikmetiem ir tā, ka viņi ilgst vidēji ap 100,000 gadu. Un bezledus periodi, citreiz ir sākas starpledus laikmets 25–30,000. Bet tas arī nav pilnīgi viennozīmīgi, un ja mēs skatītos zemeslodes vēsturi vispār kopumā, ne tikai Latviju, tad aplidojumi ir bijuši daudz senāk un arī ļoti plaši. Bet arī šeit tieši tajā kvartāra periodā aplidojums bija ne tikai Eirāzijā, bet arī Ziemeļamerikā. Un maksimālā izplatība bija aptuveni, ja mēs salīdzinām, teiksim, ar Antarktīdu 16 miljonu kvadrātkilometru ir tagad, pat mazāk, pat 15. Tad tajā laikā bija 45 miljoni kvadrātkilometru. Bet ir bijuši senāk, Proterozojā, vairāk apledojumi, Ordovīgā, Karbonā, Permā. Un pierādījumi tam ir senie ledāji nogulumi, arī Rīgas un Skramnas uz tiem laukakmeņiem, kas ir atrodams. Jā, un par Ordovīga un Proterozoja beigu apledojumiem viens no izcilākajiem pierādījumiem ir Austrālijā saucamais Ejers Rock Uluru, par kuru daudziet literatūras avotos raksta, ka viņš sastāv no smilšakmeņiem. Es tam nepiekrītu, tāpēc ir pilnīgi skaidrs, kāpēc. Tās ir morēnas senāk ledāji nogulumi.
tur, kad ledus laikam veidās, tur ir tās teorijas, ka tur vispār ledus laikam sākumu un beigām ir teorijas, ka tas sākās kāds no viņiem strauji, kāds ir palēnām, ja? Un tur man interesē pēc tiem 22 tūkstošiem gadā pateiksim, veidot ledus laikam bija kaut kāds sekundus klūdzi, un klūdzi klūdzi kaut kāds ceļās īpaši. Redziet, lieta tad ir mazliet sarežģītā. Tad, kad veidojas aplidojums, tad no kaut kā tam ledum jāveidojas, viņš veidojas no ūdens. Un tajā laikā ievērojami pazeminās pasaules apkārtnes līmenis, pa 100-120 pat vairāk metriem iespējams, ja? Un, ja mēs tagad skatāmies agrāko aplidojumu teritorijas, tas ir arī šeit, teiksim, Baltija, Ziemeļa Somija, Botnijas līdz, un tā tagad Ziemeļamerikā, tad no tās nosalotas teritorijas ir attīvotas, tā ir sākās līdzsvarošanās. Un zemes garos vispār vitus var mēģināt atgriezties savā sākuma pozīcijā, saucamā glaciāla izostāzija no celšanās augšā. Un tāpēc Botnijas līdz Ziemeļa galā notiek vidēji celšanās par 8 mm gadā. Un tāds senākas krasta līnijas tagad mēs varam atrast jau 254 metru augstumā virsjūras līniju šobrīd. Tāpēc jau arī raksta tās vietas, kur vai tie āķi, kur reiz laidotu piesvīts, tagad ir tik tālu no jūras, ka jūra nevar redzēt. Nu, nav tik vienkārši sasēstām. Kāpēc? Tāpēc, ka atšķirīgas teritorijas un no ledus laikiem beigām pēc mūsdienām arī ir notikusi celšanās nevienāda dažās atšķirīgās teritorijas. Un tagad arī Latvijas teritorija tiek pārskatīta, tie agrākie pētījumi un salīdzināt. Un kaut kas tur atkal neiet kopā. Jā, man tāpēc jautājums, teiksim, es Latvijas teritorija pēc ledus laikiem. Ir bijis, ka ūdens ir nevatīgs. Vispār pēc ledus laikiem tu visu Latvijas teritoriju? Jā, nu. Nē. Protams, ka nē. Bet tur ir kāds kāpas pie jūras, teiksim, mēs šeit vēl prieks. Jā, mēs zinām, ka ir iekšzemes kāpus arī. Un tāds, teiksim, iekšzemes kāpus mēs varam atrast ļoti daudz starp Iedzavu un Jelgavu, Zālīti, Garos, tur mežā, un, protams, ir Baltijas ledus ar gultni. Nu, sekultens tādā. Kāpus parasti veidojās tur, kur ūdens vairs nav. Tātad tur, kur vējdabi, kur materiāls ir izžūs, viņš var tikt pārpus, viņš ir savs. Visbiežāk kāpu, grēts, kāpu vaļi, viņi ievēl kontūras krasta līnijā. Nav droši, pilnīgi droši skatīt, bet tas ir viens no tādiem vērtiem. Šie apstākļi nenorāda uz to, ka tie ledāji kustība nenotiek tikai polu ekvatoru virzienā, bet arī austrumu-rietumu virzienā. Man šobrīd grūti iedomāties, kā tieši jūs domājat. Zemes griešanās vai viņi vienmēr bija vienādi. Varbūt, ka tam jau laikā bija ātrāk, un līdz ar to tā kustība nenotiek tikai polu ekvatoru. Ar ledu bišķiņ sarežģītāk. Ledus bieži vien uzvedās tā kā ūdens. Ja ledāja biezums sasniedz 40-70 metrus, tad iestājas kritiskais moments, kad viņš kļūst plastisks pats no sevis. Tas spiediens apakšā ir tik liels, kad sākās kušana, un tad viņš var sākt slīdēt, pārvietoties, viņš var pārvietoties arī pret kalnu, ja viņš pats ir augstāks nekā tas, un tās kustības var būt ļoti dažādas, teiksim, paņemsim no pola vienā virzienā, tas tā nekad nenotiek, jo notiek arī laterālā ir sāniskā izplūšana un daudz sarežģītāks tas mehānisms. Kā turpmāk? Tā domā, tā apklūst. Tā mainīties. Nē, es tā nedomāju, ka mēs apklūtīsim, bet, vismaz kamēr dzīvoja nevalda. Nē, ir otra lieta, kad uz zemes tomēr ir kaut kā cikliskums, un tie cikli notiek, un cilvēks pagaidām īsti neprot tos ciklus tā tik pietiekami labi izskaidrot un saprast, kā tas būs, jo šeit tās robežas nevar nemaz tā novelt, tāpat kā nezinu arī tos brīžus, kad pēkšņi mainīsies zemē polaritāte, jo tas ir noticis daudz brīžu. Tā man jautājums, teiksim, kas ir aktuālākie pētījumi tagad, teiksim, vai tas, es saprotu, derīgi interaktīvi vienmēr ir aktuāli, bet vai tas ir ar ēku, teiksim, pamatu un ceļu būvi saistīts vai ar krastu noskalošanās, vai ar seistisku drošību, teiksim, pēc Daugavas, kas atkārt, ja mēs lasām cilvēks aizsardzību plānā, tad šis seismiskums ir viens no 3 faktoriem, kas
draudi, es sabrukšanu, ja? Kas ir tas aktuālākais, svarīgākais pašreiz pētījumiem? Jūs uzdevāt neatbildumu jautājumu. Cik cilvēku tik aktualitāšu? Kas kuram ir aktuāls? Es nezinu, jo valdība neklausās. Jūs prāt. Man ir bišķi savādāk. Es piemēram, runāju gan par tām lietām, ko es nedaru, gan par tām, ko es daru. Jo es nodarbojos ar kvartālu ģeoloģiju, ģeomorfoloģiju, un tas ir, es pēju tieši ledāju darbību, ledāju noglums, ledāju pušanas ūdeņdarbi, vēl informas, tādas veidojušās, bet man interesē daudz kas cits, kas saistīts ar ģeoloģiju. Perspektīvi, nu jā, ziniet, meklēju arī dimātus. Nē, atrast nav. Atrast ir tikai dimātu paudoņu minerālu, tāda granāta piropi. Tie ir atrast. Ja pirops viņš paudoņā, ja pirops ir atrast, kā tad vajadzētu būt. Un vēl te 90. gadu sākumā uz Latvijas Universitātes fakultāte atbrauc no divām organizācijām, Jābūt Almaz un Maskavas Dimantu fonds vīri un mēģināja mums kaut kādu informāciju. Un tad man kolēģis profesors Abaltiņš teica, es viņiem tā iestāstīju, lai viņi paši neko nesaprot. Jautājums, jūs pieminējāt, ka ļoti daudz braūdeņu, vai tas nav saistībā ar to arī, kad Latvijas beigās diezgan klusu un vienīgi tauta? Es gaidīju, ka kāds šo jautājumu uzdos. Ne visi zina, jā, bet padomu laikā karavīriem braunu pulverīti pie ķīseļiem. Es saulēcīgi pamanīju, ka tas notiek, ka mēs no seržāni uzskatu darīju, mēs viņu mazliet tur iedomkājām un gājām pēc ķīseļiem agrāk. Vēlreiz tīri praktisks darbs jautājums par dziļiem ūdeņiem. Cik dziļi Latvijā un cik tas ir reāli termālai ūdeņi? Jā, vai viņi izmantoja reāli? Par tiem es ierakstījis bija nepaskarī izstāstīt. Jā, nu ir Vidus Latvijā Ielies apkārtnē un Latvijas dienas rietumos, kur ir 50–70 grādu temperatūra. Nu, viņi pietiekami lielā dziļumā, cik tas ir dārgi vai lēti, tad jāskatās jau atkal citā līmenī tās tehnoloģijas. Maksā nāk? Nu, jā. Vai tas ir izdevīgi? Jā, vai tas ir izdevīgi. Jā, daudz kas mums ir, bet šeit brīdī tas nav izdevīgi. Un varbūt elektrostacijas vietā ir ērtāk izbūrēt kādas sauļas? Nu, nezinu, vai tas. Jo, redziet, ir otra lieta. Ja kaut ko siltumē ārā, tad tu paliek tukšums. Bet viņam nav jāpamīt ārā. Tikai jā. Nu jā, par riņķi palaist, būs jau, nu, domu. Bet te ir cits jautājums, vai tā tehnoloģija, ātrām elektrostacija vieglāk uzdev pēc tehnoloģiskiem rādītājiem nekā vai tā durbu? Par tehnoloģijām es neņemos spriest. Cik dziļi tas ir? Nu, 1200 metru ielēs. Tas jau nekas nav. Salīdzinot ar urmumiem, tas nebūs mazāk. Milka gribēja vajadzētu. Jā. Nu, redziet, jautāju par Montmarunīti. Un citiem vārdiem arī domā, ka pēc smektīta mālās tas Montmarunīts varētu būt. Māla minerāls. Māla minerāli ir daudz smektīta grupa, Montmarunīta grupa, un viņi tik daudz, ka es par visus nezinu. Tā kā es ar mālēm pats personīgi nenodarbojos, man ir diezgan grūti apgrūvēt. Nē. Kvartārā jau hidromu uzstavīt, ja jūlīt mālē. Paldies! Maz jautājumu vēl lūdzu. Es nesen noklausījos tādu dīvainu lekciju, un varbūt jūs man... Nē. Šodien bija ļoti interesanti, jo jūs vairāk reiz parādījāt, ka zinātnieki strīdās vēl par lietām, kas tiek it kā uzliktas uz lieliem plakātiem, ka tā tas ir, jūs tomēr valstītas. Tagad es gribēju jums dot tādu strīdīgu jautājumu. Varbūt jūs zināt? Latvijā gan fokusējas uz tādiem noguluma mežiem, bet pasaulē tomēr meklē citas lietas, galvenokārt kalnos, un tur es nezinu, vāru, niķeli vai vēl kaut kādas vērtīgas mantas. Bet tad es uzzināju, ka tagad
derīgos izraktiņus visvairāk meklēju tā kā lūzumu vietās, kur nāk ārā hēlijas no zemes dzīlēm, un ka tur varot atrast vislabākās, vērtīgākās lietas. Un, ja tas tā ir tiešām, tad varbūt kādā veidā viņas taisnībai lūzumu vietās varētu sakoncentrēties. Varbūt tā mums nav, kā tu stāsti. Es atbildēšu ar kā piemēru. Piemēram, Čehijā ir daudz izdzīsuši vulkāni. Tur ir vulkāniskie ieži, un uz kontaktu starp šiem vulkāniskiem iežiem, tur arī šķīdumi dažādi brīži, kad ir vulkāni ieskrieti. Un smilšakmeņiem, kas tur iegulē, ir urāna rūda. Tieši tas kontakta zonās, jā, un kontakta zonām ir saistības. Ir pats zināms, tie ir hidrotermālās dzīsnes, kas ar ģeoloģiju nodarbojas un ir dzirdējuši, ko tas jēdziens nozīmē. Tur nāk no zemes dzīvēm, tur tie magnetiskie šķīdumi un jauna minerāla veidošanās. Bet vēl viena lieta. Ja jūs kaut kur braucat, lasat turistiem domāt informāciju, viņi vienmēr ir aizvērtē kritiski. Viens piemērs ir tāds, ka turisma informācijā, piemēram, tiek piedāvāts Čehijā lielākais aptradņu muzejs Prībrama pilsētā. Tas ir 70 km vienā no Prāgas, lai brauc un skatās. Nedariet to. Nebrauciet uz turieni. Jo tur bija urāna atradnes, urāna ieguva, un apkārt esošie tukšie ieži pēc tagadējiem kritērijiem tiek atzīti, ka tie ir pat veselībai bīstami, un doma ir, ka ir jāatsāk viņus pārstrādāt un izmantot vēl vienreiz. Noteikti tas, ka tās tehnoloģijas mainās un tās kondīcijas vai tie daudzumi mainās un tā attieksme pret tiem krājumiem arī mainās. Un šī brīdī mēs neprotam izmantot pēc dažiem gadiem, mēs varbūt mācīsim, ja? Jūs pateicāt tieši to, ko es arī gaidīju, ka lūkšajās te vietā ir tādas vietas, kur tieši sintezējas, veidojas tieši šobrīd jaunas iegūs, jaunas atradnes. Un iznāk tā, ka zeme dzīvo, ka viņi visu laiku aug un attīstās un mainās. Un ir tā, mēs redzējām arī, ka tās nekārtības, ko mēs tagad radām savā laikā, viņas pati zeme dara daudz lielākas izmaiņas. Viņi visu maisa tā kā lielākā tā daudz vairāk nekā mēs te varam kaut ko samaisīt. Es arī zinu uztveru kā dzīvu organismu, un, ja man kāds saka, šausmas tur vulkāni izriedums viņiem, saka, paldies Dievam, tas gan ir labi, jo zeme dzīvo, kamēr tas notiek, tikmēr viss ir kārtībā.